Kāpēc jūs esat ar mieru ticēt jebkam, pat tam, ka katastrofu cēlonis ir tāds ierocis kā HARP? HARP, jūs ko jokojat? HARP var pārraidīt 3,6 megavatus enerģijas. Vidēji statistikai viesuļvētrai piemīt 600 miljonu megavatu dienā. Tas nozīmē, ka šāda enerģijas daudzuma radīšanai būtu nepieciešams 500 000 gadu. Jūs ko, ņirgājaties? Pēc mūsu aprēķiniem, lai izraisītu dziļfokusa zemestrīci, ir nepieciešami 1000 atomu bumbu. 1000. Un tām būtu jāuzsprāgst 300 līdz 800 km dziļumā zemes mantijas iekšienē. Tā laikā, kad mēs cilvēki spējam aizkļūt tikai 12 km dziļumā, 800 pret 12 km. Kopš 1995. gadā dziļfokusa zemestrīču skaits pieaug eksponenciāli un noved pie postošām zemestrīcēm virzemē, tādām kā šogad Turcijā notikusī zemestrīce. Nekādi ieroči uz zemes nespēj izraisīt tik to izmaiņu mērogu, kas šobrīd notiek planētas iekšienē.